Godātie kolēģi, literatūrā mēs lasām par ieroču nesējiem, kas ir uzticības personas un labās rokas un pirmie palīgi karaļiem un bruņiniekiem, un bez kuriem šie karaļi un bruņinieki patiesībā nevarētu eksistēt. Iesniegtais priekšlikums ir par tiesnešu ieroču nesējiem. Mēs ļoti daudz runājam par to, cik mūsu tiesu sistēma ir neefektīva, cik ir gari tiesu procesi, kādi varbūt kādreiz apšaubām mums liekas spriedumi. Ir daudz izdarīts tiesu sistēmas sakārtošanā, to es nevaru noliegt, taču tiesneša palīga vidējā neto alga joprojām ir 583 eiro, tas ir pirms nodokļu nomaksas. Un ja mēs runājam par pirmo personu, kura atbalsta tiesnesi tiesas spriešanā, kura apkopo normatīvos aktus, kura apkopo nacionālo un starptautisko tiesu praksi, kura lasa dažādus literatūras un teorijas, juridiskās zinātnes teorijas avotus, kuri šo apkopojumu piedāvā tiesnesim, lai viņš varētu izlemt lietu, tad šis atalgojums nav adekvāts. Tas, ko piedāvā šis priekšlikums, ir palielināt tiesneša palīga atalgojumu par 100 eiro, kas patiesībā arī ne tuvu nav pietiekami, bet tas ir viens solis un tomēr arī labās gribas parādīšana tam, lai arī tiesu atbalsta personāls būtu šajā valstī novērtēts. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!